1991. gada janvāris. Tāpat kā Lietuvā, arī Latvijā tas bija baiļu, naida, apņēmības un traģisma mēnesis. Bijām kopā, uz barikādiem un domās. Tomēr kopā nenoturējāmies. Omoniešu šautās lodes vienu pēc otras acu mirklī izdzēs 5 dzīvības. Par 6. mediķi cīnījās 2 nedēļas, neveiksmīgi. Profesors Māris Mihelsons. Gvido zvaigzni es redzēju pirmajā dienā pēc ievainojuma. Mūsu koncilijā piedalījās arī kolēģi, kara ķirurgi. Un pēc visiem datiem bija redzams, ka lode, ar kuru ievainots Gvido zvaigzni, pieder pie 5,45 mm kalibra lodēm. Bet, kā zināms, šīs lodes arī ir dažādas. Nav tikai tādas, kas ir ar novirzītu smagumu centru, bet arī ar citiem raksturu lielumiem. Šī lode laikam piederēja pie tām, kas atstāja zigzagveidīgu kanālu ievainotā ķermenī un izraisa ap sevi lielu kontūzijas, tas ir sasituma zonu. Es pat teicu tā, ka Gvido bija jau nošauts uz vietas, bet viņš vēl tikai kādu laiku dzīvoja. Tas viss šīs nolādētās lodes dēļ. Domāju, ka šādas ieročus nedrīkstētu pielietot pat kara laikā. Un kur nu vēl miera dienās. Bet omonieši tomēr karoja. Sāk ar mašīnu apšaudu uz Vecmilgrāvi tilta, bet pēc dažām dienām tieši tādu lodi, kādas atrada mašīnās, bija liktenīga Gvido zvaigzne. Un mēs tikai bezspēcīgi noskatījāmies šo slepkavu evolūciju. Latvijas Republikas augstākās padomes aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāja Tālava Junģa komentārs. Janvāra notikumi Latvijā pilnībā parāda, ka šeit notiek cīņa par varu. Par varu, kuru zaudēja komunistiskā partija aizvadītajos gados. Un 13. janvāra kompartijas plēnums skaidri jau to pierāda, jo tieši šis plēnums bija tas, kurš pilnvaroja vai uzdeva tā saucamai glābšanas komitejai gāzt Latvijas Republikas augstāko padomi, gāzt valdību un pārņemt varu savās rokās. Protams, ka šajā varas atgūšanas procesā milzīga loma ir PSRS struktūrām, gan PSRS valsts drošības komiteja, armijai un arī Interfronte un visas šīs glābšanas un citas komitejas. Armijas iejaušanos toreiz gaidīja daudzi. Viktors Alksnis, viens no PSRS tautas deputāta grupas sajūza līderiem, arī Latvijas parlamenta deputāts paziņoja, ka valstī jāievieš militāra diktatūra un jānomaina republiku valdības. Paldies Dievam, militāristu plāni neiztenojās. Tomēr upuri un cietušie, diemžēl, neizpalika. Steinbergam ir konstatēta smaga mugurkaulai krūša daļas trauma, kas ir radījusi paliekošu seku parādības kāju vājuma veidā. Apstiprināt kompjūteru tomografiski, kā redzam šeit pēc kompjūteru tomogrāmām, ka abiem puišiem ir galvas smadziņu traumas, mugurkaulai kakla daļas traumas, slimniekiem ir asins izplūduma vēderdoguma orgānos, nervu sistēma ir ļoti cietusi, tieši tāda paliekoša cietusi patreizajā situācijā. Haraldu Steinbergu un Kasparu Grīnbergu nācās filmēt slimnīcā. Pie pārējiem 3, Gata Jurkāna, Aigara Tepera un Agra Kreišmaņa pabijām mājās. Šos 5 brīvprātīgo vienību kārtības sargus melnās beretes sagūstīja naktī no 19. uz 20. janvāri. Tagad viņi atkal ir savu kuplo ģimeņu lokā. Starp citu, visiem 5 kopā ir 12 bērni. Taču pirms atgriezties mājās, 5 latviešu vīri uz 3 nedēļām bija kļuvuši par Latvijas brīvības ienaidnieku ķilniekiem. Un viņiem burtisku savus ādus bija jāizcieš naids pret nepiekābīgajiem latviešiem. Kad pēc notikušā bija pagājis jau ilgāks laiks, ar tiem 3, kas jau atgriežušies mājās, mēģinājām atsaukt atmiņā notikumus naktī no 19. uz 20. janvāri. Labi, ka tas vēl nav Amona. Brauks garām, jā. Vienīgā atšķirība, kad Amona Bobiem bija durvis vaļā aizmugurē.
Braucot pāri pa tiltam, dzirdēju sarunu, kad Strauma Jānis izsauc dežūru mašīnu, jo dežūru mašīna nekādā veidā nevarēja nodibināt kontaktus ar mums par rāciju. Mēs braucām un skatījāmies, kurā vietā varētu tā dežūru mašīna būt. Mēs jau sākām skatīties uz preses namu, vai tur kāda mašīna nestāv. Meklējām to mašīnu, jo teikts bija pārbaudīt. Un brīnījāmies, ka viņas nekur nav. Un tad kārtības sargi pamanīja, ka viņiem seko OMON automašīna. Ieraudzīju šeit blakus sētu, braucis man šajā stūrī iekšā un mēģināju kaut cik noslēpties no viņiem, lai viņi aizbrauktu garām un neredzētu mūs. Tajā brīdī, kad apstājos, pagāja no augstākais pusminūte kaut kur. OMON Žigulis jau bija aizmugurē, nospīdināja mūs ar uguņiem, un tā kā man izrāva pēdējo ārā, tad es redzēju, kas notika ar pārējiem pirms manīm. OMONs nostājās šeit, gar mašīnu rindā ar automātu stobriem un sāk daudzīt pa logiem. Viņi dabīgi darīja to stingrāk, baidoties no tā, kad logs var izsist. Es puišiem teicu, taisiet durvis vaļā. Pirmo no mašīnas izrāva agri. Kā pārā, dabīgi es te vārā neraušu. Un gandrīz reizē ar viņu izrāva gati un arī pārējos no salona. Šeit bija ļoti tumšs, tā kā redzēt neko nevarēja. Varēja dzirdēt tikai šādus tādus sitienu skaņas un dažādi veidi Krievu trīsstāvīgos lamvārdus, samērā stingri teikts. Man paši nolika pie mašīnas no tās puses, otrā pusē, šādā te veidā. Tagad šeit omaniešu vietā stāv aizturēto sievas un bērni. Viņu vistuvākie toreiz janvārī kļuva par spēku un visatļautības upuriem. Bet kārtības sargi ģimeņa vārdā lietā iesaistījās advokāts Vilhelms Kazlovskis, uzsākot gan likumu, gan politisko cīņu. Šī lieta man paliks atmiņā uz visu mūžu. Es viņā iesaistījos 21. janvārī uz kārtības sarga Tepera sievas lūguma pamata, kā aizturēts viņas vīrs un vēl 4 kārtības sargi. Ieraudzīju drošības komitejas cietumā 5 sasistus, nežēlīgi sasistus cilvēkus, kuri man rādīja savus zilumus. Mani uzreiz brīdināja LPSR, tās augtās prokuratūras darbinieki, ka tas esot valsts noslēpums un ka par to nedrīkstot nekur teikt. Es viņiem uzreiz pateicu, kad es ignorēšu tādu brīdinājumu un uzskatu, ka tas, ko viņi dara, ir noziegums pret cilvēcību. Un ka es nepieņemu tādu brīdinājumu un kliekšu par to uz visu pasauli. Latvijas PSR prokuratūra noziegumā apvainoja kārtības sargus. Viena no versijām bija, ka viņi 2 stundas pirms aizturēšanas apšaudījuši preses namu, kur atradās melnās beretes. Šeit notikuma vietā viens no pirmajiem ieradās Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas izmeklēšanas departamenta priekšnieka vietnieks Andris Staris. Kad ierados Rīgas pilsētas iekšlietu pārvaldē, lai izbrauktu kopā ar operatīvo grupu, burtiski mūs jau tur gaidīja arī Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieks pulkvedis Jānis Trubiņš. Izmeklētājs mūsu Jakobi, vai ne? Un Daugša izmeklēšanas daļas priekšnieks Aleksandrovs kopā ar ekspertu atrada 7 patronu čaulītes no Makarova pistoles. Atbildes šāvieni pēc OMON darbinieku vārdiem un arī pēc situācijas atskanējuši bija kaut kur 2 tikai. Ņemot vērā to, ka bija sprādzieni, jau uz to laiku ierados ar izmeklēšanas grupu šeit pie preses nama. Es domāju, ka tas ir viens no posmiem visos janvāra traģiskajos notikumos. Un, acīm redzot, šeit ir pats galvenais nekas meklē, nekā meklē, bet pats galvenais ir atrast, kurš ir vainīgs. Jo, ja mēs atradīsim vienu posmu šajos notikumos, tad pārējie posmi tiks daudz vairāk skaidri priekš visiem cilvēkiem, priekš visiem negadījumiem, priekš visiem noziegumiem. Strādāt Latvijas Republikas interesēs Valsts drošības komitejas darbinieki solījušies vairāk kārt. Tikai nezinu, kāpēc šajās reizēs stūrmājas milzīgais aparāts kļūst nespējīgs kaut ko atklāt. 20. janvāra naktī, kad melnās beretes bija ieņēmuši iekšlietu ministriju, tieši Jānis Trubiņš solīja čeks lojalitāti Latvijas Republikas valdībai. Tajā pašā naktī sadarbībā ar Latvijas PSR prokuratūru, Latvijas PSR VDK izolatārā ievietoja 5 aizturētos kārtības sargus. Pēc nedēļas viņi no šejienes tika pārvest uz Vitebskas cietumu Baltkrievijā. Cietumā visiem ieslodzītajiem jau bija zināms,
ka mēs, 5 latvieši, uz šeien esam atvesti nosišanai. Вас латышей тут будут бить смертным боем. Līdz galam apsardzēji to traucēja izdarīt pašieslodzītie, kuri par mums, 5 latviešiem, praktiski stāvēja un krita. Pēc šīs sišanas tieši izmeklētāja Jevstropova uz Vitebsku atbrauca vienu reizi. Pateica, ka advokāts vest līdz uz Vitebsku viņa nesot uzskatījis par vajadzīgu. Tāpat jau viss esot zināms un izmeklēšana vairāk vai mazāk tuvojoties nobeigumam. Bet es domāju, ka visa šī lieta bija kapitāli falsificēta. Kādam bija vajadzīga pilnīgi negatīva ažiotāža par kaut ko. To, kam bija vajadzīga šī ažiotāža, vēl joprojām mēģina noskaidrot. Strādā gan Latvijas Republikas, gan Latvijas PSR prokuratūras, taču falsifikācija jau ir pierādīta. Я работаю заместителем прокурора Курзамского района. Моя фамилия Холодова. То, что депутат Верховного Совета Денисов дал сообщение о том, что эти 5 причастны к обстрелу Дома печати, материалами дела не подтверждается. Возникает сомнение, был ли это человек, который стрелял самоубийцей. Он стоял напротив стеклянных дверей, за которыми находился наряд вооруженных автоматами ОМОНовцев и стрелял из-под фонаря из пистолета. Пуля, пролетевшая 30 метров, уже находится на излете и, встретив преграду в виде стеклянной двери или стены, не может никого поразить. А сам стрелявший подвергался смертельной опасности. Nav noskaidrots, kas bija noslēpmainais šāvējs, taču aizturētie kārtības sargi cieta arī viņa dēļ, jo tieši viņus Omanu bāzē sita, lai piespiest atzīties šaušanā. Par spīti meliem tomēr ir noskaidrots kārtības sargu patiesais veselības stāvoklis pēc 3 nedēļu nebrīvas. Tiesas medicīnas eksperte Velta Volksone. Ar Latvijas prokuratūras lēmumu tika noteikta komisijas tiesas medicīniskā ekspertīze visiem 5 cietušajiem puišiem. Tā praktiski bija atkārtota komisijas tiesas medicīniskā ekspertīze, jo pirmajā jau bija izvesta pēc Latvijas PSR prokuratūras lēmuma, kurā bija atzīti tikai atsevišķi asins izplūdumi konstatēti, viegli miesas bojājumi. 2 no puišiem nebija pabeigtas ekspertīzes, bija nepieciešama speciālistu konsultācija, taču tā nebija nodrošināta. Konstatējām Grīnbergam, Steinbergam, Jurkānam nodarīti smagi dzīvību apdraudošu miesas bojājumi. Kreišmanim, Teperam ir vidēji smago miesas bojājumi, kā izraisoši ilgstoši veselības satricinājumu. Sekas pēc bijušiem bojājumiem vēl uz ilgu dzīves laiku paliek Steinbergam un Grīnbergam. Un ja viņiem būtu saulaicīgi pie pirmajās ārsta apskates sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība, attiecīgi izmeklēšana, sekas būtu daudz mazākas, slimības gaita būtu vieglāka. Tagad mums atliek gaidīt taisnīgu tiesu. Diemžēl arvien vairāk neticības, ka notiks taisnīga tiesa pār ļaunumu, kas prasīja cilvēku asinis un dzīvības. Liecinieki tomēr netrūkst. Un starp viņiem ir arī 5 kārtības sargi, kas stāst par melno berišu uzbrukumu iekšlietu ministrijai. Praktiski sišanu un morāli iespaidošanu vairāk vai mazāk pārtrauc tikai tajā brīdī, kad mūs atveda Latvijas PSR prokuratūrā. Izmeklētāja kabinetā, kad man tur ieveda, ja nemaldos pie izmeklētāja Dmitrievu, ārpusē sākās šaušana. No kabineta izgāja ārā tur esošais Amona darbinieks, bet viņa vietā ienāca man nepazīstams gara auguma cilvēks, kurš uzsvēra to, kad mēs personīgi, visi 5 aizturētie, būsim atbildīgi par ārā notiekošo šaušanu. Tā it kā esot radusies mūsu dēļ. Kad mūs atveda uz Latvijas PSR Republikas prokuratūru, es tiku nosēdināts pilnīgi atsevišķi gaitenī un redzēju visu to sagatavošanos uzbrukumam. Tika uzstādīts liela kalibra ložmetējs man acu priekšā. Visi bija bruņāti, protams, ar automātiem un pistolēm. Pirms šaušanas kaut kāds amonietis, viens no komandējošiem, acīm redzot, deva pavēli doties augšā uz 3. stāvu visiem, nest augšā ložmetēju, un pēc neilga laika sākās šāvieni. Tieši no prokuratūras. Latvijas Republikas prokuratūras izmeklētāji savāktie pierādījumi, vairāk kā 400 liecinieku liecības pilnīgi apgāž omaniešu un LPSR prokuratūras darbinieku apgalvojums, ka omanieši nav šāvuši no LPSR prokuratūras, nav šāvuši uz cilvēkiem,
šāvuši tikai aizsargājoties. Viens no lieciniekiem, Uldis Vērs, sāk ar to, ka uz cilvēkiem šāva Trasējošām lodēm krāsa indīgi zila. Pēc tam pārmet viņi atskrēja tālāk, viņi bija šajās krūmos pat, aiz afiša staba, tāpat tur. Mēs bijām šajās kokos, un sakarā to, ka te bija diezgan daudz pūlīzās, mēs pārskrējām no vienu koku uz otru koku. Viņi to pamanīja un vienu automātu kārtu nolaida arī par šo sētu. Tur ir vēl redzamas ložu pēdas. Daudz no tiem, kas tolkar bija parkā, no omaniešu lodiem sargāja koku stumbri. Dažas nenosargāja. Koki savu savainojumu sadziedēs. Aizkrāsosim arī ložu pēdas ēku mūros, bet cilvēki pārdzīvo to neaizmirsīs. Īpaši tie 8 miliči no Bauskas iekšlietu daļas, kas 20. janvāra vakarā pieņēma kauju ar skaitlisku un bruņojumu ziņā pārākajiem omaniešiem. 21:10 aptuveni mēs stāvējam pie caurlaides durvīm kopā ar Bergu Gundaru. Un tad piebrauca ātrumā lielā Oziks mašīna, milicijas. No turienes izlec ārā 4-5 apmonavieši un nobļāva, lai metot ieročus zemē. Tajā brīdī es pārāvu aizslēgu un acu mirklī viņi atklāja uguni. Sāka šaut uz mums no meža, no parka puses, un tajā brīdī arī Raiņa ielā iegriezās smaga automašīna ar būdu, kura bija pilna ar monoviešiem, un arī viņi šāva uz mums. Un tajā laikā arī šāva mums no celtniecības pārvaldes. Pirmais paspēja telpā iekļūt Markūns, un pēc tam mēs tik atšaudotos arī iekļuvu. Un taisot durvis ciet, lai viņi neiekļūt iekšā. Tiku ievainots. Tomēr kopā ar Markūnu mēs paspējām durvis aizbultēt un atkāpties iekšienē. No iekšpuses varēja ļoti labi dzirdēt, ka šais durvīs lauzās. Un, lai netiktu iekšā, pēc kārtas gan Markūns, gan es vēl ar automātu kārtām šāvu un iekšpus pa durvīm, lai omonovieši atgaiņātu. Pie durvīm palika klusums, bet no viņu puses, no ārpuses, varēja sākt dzirdēt blīvu automātu uguns. Un pēc neilga laika arī sāka ložmetēji šaut. Mums telpā sašāva iekšā raķetes un šāva tikai trasējošām lodēm. 21. mēs nomainījāmies, iegājām iekšā, 4 zēni palika ārpusē. Noģērbāmies, ielējām kafiju, tikko gribējām sākt dzert. Tā šis zēns nobļāva omonovieši un atskanēja reiz šāvieni pa mūsu logiem, kur mēs atradāmies. Ja viņi būtu ātrāk, tad mēs būtu tajā brīdī visi 8 ārpusē, un tad viņiem netraucētu nekas mūs atbruņot un ieņemt ministriju. Un tad mēs atklājām arī pretošanās uguni. Kad es gribēju kāju aizaķēt bruņos, tad man ievainoja labajā kājā. Tā arī palika pie tās sienas. Ienāca viens omonovietis, redzējis, ka patronu nav, automāts man uz sānu izrāva man to automātu. Ar automātu sit pa galvu, es to galvu noliec, un tad viņš pienāca no kādu metru attālumu iešāva man otrā kājā un noteica, soleču boļu hadīt ņibuģi. Ienāca vēl 4 omonovieši, tā viņi 5 gabali tur visi lādēja magazīnas tajā telpā. Es teicu, lai sniedz palīdzību. Tai melnajā ūdenī nogulēja. Atkāpāmies uz otru stāvu un ieejot otrajā stāvā iekļuvām dežūrdaļā, kur varēja redzēt, ka 2 apakšpulkveži sēdēja zem palodzēm un teica, lai mēs nospiežot sarkano pogu un par uporu sakam, ka pretstība nekāda nebūšot izrādīta un lai pārtrauc šaut. Tā kā tāda nodevība. Automāti viņiem atradās uz galda un šaut nešauja. Nodevības bija diezgan daudz, jo kad mēs ieradāmies uz dežūru pašā sākumā, iegājām atpūtas telpā caurlaižu birojā, es pateicu mūsu pavadītājiem, kāpēc mēs atrodamies tādā stikla būrī. Viņš teica, ministrijā citas telpas pagaidām nevar atrast, gan pēc kāda laika mēģināsim sameklēt kādu citu telpu. Nodevība, liekulība, gļēvalība, meli. Kāda kripetiņa no tā ir katrā no mums. Bet sāpīgi redzēt cilvēku drebam bailēs par sevi, ja turpat līdzās, cits pirmajā vietā licis nevis savu es, bet to, kas jādara. Tādēļ godinot kritušos sakām paldies 8 baušķiniekiem, Jānim Jasēvičam, Agrim Kociņam, Renāram Zaļajam, Didzim Trautmanim, Aļģim Simanāvičam, Gundaram Bergam, Mārim Kļeviņam un Valērijam Markūnam.
nodevēja vairs nedrīkst būt. Ar tādu pārliecību 30. aprīlī Latvijas Republikai uzticības vērēja atsevišķā milicijas patruļdienesta bataljona puiši. Un lai Dievs dod, ka karot viņiem nevajadzēs. Stājoties iekšlietu dienestā, es vēru uzticību Latvijas valstī un tautai. Es godīgi ar tīru sirdsapziņu pildīšu Latvijas valsts likumus. Iekšlietu iestāžu nolikumus. Reglamentus un dienesta pienākumus. Zvēru dienēt nesaudējot spēkus. Bet vajadzības gadījumā. Upurēt dzīvību Latvijas valsts un tautas labā.